Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs, 5. nedēļas lasījums, augot Nācaretē. Pirmdiena, augot un mācoties. Šodien vairāk kārt dzirdējis par to, ka Jēzus auga un nobrieda. Nobriest nozīmē augt, lai kļūtu atbildīgs un pilnībā attīstītos. Cilvēki nobriest gan fiziski, gan arī garīgi, savā domāšanā, jūtās, runā un rīcībā. Daži cilvēki nobriest ātrāk nekā citi. Mēdz, piemēram, teikt, ka daži bērni savam vecumam ir ļoti nobrieduši. Bet tagad ļausim Dievam atklāt mums ko vairāk par Jēzu. Pirms Marija un Jāzeps to paguva aptvert, viņu mazais zēns auga aizvien lielāks un garāks un nobrieda arvien vairāk. Viņam apritēja jau 5 gadi. Jēzus 5. dzimšanas diena iespējams bija ļoti atšķirīga no tavas dzimšanas dienas, taču arī tā bija ļoti īpaša. Kad Jēzus bija mazs, viņš sabatā sāka apmeklēt sinagogu, jeb draudzi. Tur Jēzus mācījās no dziesmām, lūkšanām un Bībeles ruļļu lasījumiem. Bet visvairāk viņam tur patika pielūgt savu tēvu, Dievu. Jēzus negāja skolā. Viņa māte Marija ģimenes pieticīgajā mājvietā mācīja viņam lasīt un studēt rakstus. Vārdi nāca no mātes lūpām un no Bībeles raksturuļļiem, bet patiesībā tie bija Dieva vārdi. Dievs bija viņa skolotājs. Cik labs skolnieks bija Jēzus. Viņš tik labi mācījās no Dieva un savas mātes, ka tad, kad bija pieaudzis, cilvēki bija pārsteigti par viņa zināšanām. Ko viņi teica? Izlasīsim Jāņa 7. nodaļas 14. un 15. pantu. Bet, kad svētki jau bija pusē, Jēzus uzgāja templī un sāka mācīt. Tad jūdi izbrīnījās un sacīja, no kurienes šis pazīst rakstus, būdams bez izglītības. Kad Jēzus vēlāk mācīja ļaudis, viņš nedalījās tikai ar savām zināšanām par rakstu tīstokļiem. Pieaugot un kļūstot gudrāks jau bērnībā, viņš varēja ļaudīm mācīt, kā šīs zināšanas izmantot savā dzīvē. Jēzus aicina, lai ļaujam viņam kļūt arī par mūsu skolotāju. Kāds skolotājs ir Jēzus? Izlasīsim Mateja 11. nodaļas 29. un 30. pantu. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācāties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Pamazām Jēzus auga un nobrieda arvien vairāk. Viņš bija maigs pēc dabas, bet arī centīgs mācībās. Viņš atceras, kāda bija mācīšanās mūsu pasaulē. Tāpēc viņš ir vislabākais skolotājs.
Un tieši tāpēc tu droši vari uzticēties Jēzum un lūgt, lai viņš iemāca tev pieaugt viņa līdzībā. Kamēr Jēzus auga un nobrieda, viņam patika pielūgt Dievu sabatā, mācīties jaunas lietas no saviem vecākiem un raksturuļiem un stāstīt citiem to, ko viņš bija apguvis. Mēs varam lūgt Dievu, lai viņš mums palīdz sekot Jēzus piemēram. Padomā un pastāsti. Izlasi 2. Pētera 3. nodaļas 18. pantu, savu atmiņas pantu. Cik ļoti tu vēlētos šāda veida izaugsmi? Kā tu domā, ko Jēzus vēlētos tevi iemācīt? Ieklausīsimies atmiņas panta dziesmā. Laiks lūgšanām. Lūdz Dievu, lai viņš tev palīdz būt laimīgam un čaklam skolniekam.